Tas būtu ļoti aroganti domāt, ka redz, es te pamēģināju 3 ierakstus, un man nekas nesanāk, bet padomāt par savu profesiju. Vai tu arī to iemācījies 3 stundās? Nu arī nē, vai ne? Tev arī vajadzēja kaut kādu laiku, apgūt prasmes, mācīties, lai tu varētu darīt to, ko tu dari tagad. Un satura veidošana jau ir tieši tas pats. Tas nav kaut kāds tāds, nu kā mēs visi elpojam, mēs visi ēdam, mākam turēt rokā dakšu, tas ir tik vienkārši. Tas nav. Tik vienkārši tas var būt vienkārši, bet tas nav tik vienkārši. Tā arī ir prasme. Nevelti par to bieži vien cilvēki maksā naudu citiem, lai viņi to darītu. Ne tikai tāpēc, ka nav laika, bet tāpēc, ka tiešām ne visi to grib darīt, ne visiem tas sanāk. Nu, lūk, tā kā nevajag arī tā aroganti attiekties pret saturu veidošanu, ka šitam jābūt vajadzētu super viegli un ātri būt un par ko tad tur vispār ir iespringt vai par ko tur ir maksāt. Bet īstenībā tā ir kā jebkura cita prasme, ko tu attīsti un iemācies, un tāpatām kā tu savu profesiju neiemācījies, vienkārši paskatoties vienu YouTube tutoriāli vai izlasot grāmatā, tas prasīja laiku, pieredzi, prasmju attīstīšanu, tieši tas pats ir ar satura veidošanu, un jo vairāk un biežāk tu darīsi, un arī tāds uzdevums, kā es dodu, tev jau vienkārši smadzenes sāks domāt sārāk, viņas jau redzēs, šis ir saturs, šī ir iespēja, tā to var pavērst, tā kā ir varianti, nav tāds viens lineārs, tā tikai viena bilde, ja, un viss. Varbūt video dažādās montāžās, varbūt pat pati bilde savādāk, dažādāk salikt kopā kolāžā. Varbūt pašā bildē dažādi akcenti. Vienā ir uz krāsu, otrā ir uz formu, trešā uz izkārtojumu. Tā kā ļoti daudz veidu, kā tu vari skatīties uz fotogrāfiju un vispār uz šo te pavadošo vizuālo materiālu tam, ko tu rakstīsi, bet arī ko tu rakstīsi. Par rakstīšanu jau arī daudziem ir tā kā, jo dažreiz ir pilnīgi pietiekami uzrakstīt vienkārši klāde 10x10, 5 eiro un viss, ja, un kur nopirkt. Citreiz gribās ielikt kādu teikumu iekšā. Un tad kā to var izdarīt? Lūk, tas ir mans uzdevums iedot šīs te idejas, kā to te būtu gatavu. Šo te satura izaicinājumu, zin kā, mēs zinām, ir tās labās dienas, kad kaut ko palaist, ja tur numerologi skaita, astrologi skaita. Un es pieļauju, ka, pat nespēļauju, bet kaut kas tur ir. Es pati neskaitu pie astrologa, bet es esmu pamanījusi, ka tad, kad ir bijusi kaut kādi tur tie koridori, aptumsumi un mēneši un vispārējais, un tā, ka viņi beidzas, tad cilvēki tā kā atdzīvojas. Un tā ir tāda kolektīva apziņa, kas iet līdzi, un to gan es esmu pamanījis. Man pašai tā, ka vienkārši nedēļa tāda dauna, neko negribās pār zemi atveries, paiet nedēļa, un pēkšņi, varētu tā, labāka sajūta, un kas notiek, ka citiem cilvēkiem tieši tas pats. Un savukārt es esmu gatava pārdot, un citi cilvēki ir gatavi pirkt. Tā kā objektīvi bieži vien ir tā, ka tu vienkārši tā kā pret sienu, negribās, tu nevari pār lūpu pārspļaut, idejas nekādas nenāk, viss tāds, un arī pretī cilvēki tādi inerti. Ne visi, bet, ja mēs iedomājamies, ka ir kaut kā tāds čupiņas, un dažām čupiņām uz viņām attiecās vienādi noteikumi. Un tad es iznāku ārā no tās savas migas palēkās, un man gribās darīt, un pēkšņi uzrodās. Man tā ir regulāri. Sāk rakstīt, piedāvāt sadarbības, aicinu uz konsultācijām, vadīt lekcijas, vienkārši tieši tādā brīdī, kad es esmu gatava darboties. Tāda lieta, ko es esmu pārbaudījusi arī pati uz sevis. Tātad, mana jaunā pieeja pārdošanai mārketingam. Jaunā, vienkārši esmu salikusi akcentus tajā, esmu sapratusi, kas tur notiek. Tātad, piemēram, kad es palaidu satura izaicinājumu, tā bija tāda no sērijas ļoti PMS-īga diena, nothing special, drīzāk tāda, ka un neko nedarīt, nekā darīt. Bet es ieliku pirmo ierakstu, kur būs, vienkārši palaižu domu, ka būs. Un sākums ir, kad mums sākās, jau aizmirsu, kurā datumā mums sākās, bet vienmēr sakot, datums ir kaut kad nākotnē uz priekšu. Bet es jau šobrīd, tas tā kā ar koku stādīt. Es viņu varu iestādīt pirms 10 gadiem, tas būtu bijis vislabāk, vai pirms 20, bet, ja nav, tad es stādu šodien. Bet es stādu šodien, un nevis ar domu, ka šodien jau es dabūšu ābolu, tās ābeles, sēkliņas, es viņu dabūšu pēc kāda laika. Līdz ar to arī, tā diena varbūt nebija izcila, bet es zinu, ka man ir laiks, un laiks tas, kas spēlē mūs par labu šajā gadījumā, mārketingam, pārdošanai. Pat, ja es nejūtos zirgā, es ieliku informāciju un sāku cilvēkus pamazām pierunāt pie tās domas, ka es kaut ko piedāvāšu. Un tad man ir šis te laiks no palaišanas līdz brīdim, kad tas reāli sākās. Un tādā brīdī, īpaši, ja tas ir, teiksim, mēnesis, ir ļoti diezgan 100% garantija, ka tu jutīsies labāk kaut kādā brīdī, kaut vai vienkārši izejot cauri mēneša ciklam. Un attiecīgi tad tev būs kaut kāda diena, kad krūta, vai izejām laivā, uztaisam to un šo, un labo fotosesiju un vēl kaut ko. Un būs dienas, kurās būs tas, bet mēs nevaram teikt, ka nav īstā diena. Nē, es nejūtos labi, nav īstais laiks, nav ārā laika apstākļi tā, kā gribu. Šodien tāda jocīga diena. Nē.
Un uz tā rēķina neko nedarīt, nepublicēt, neizlikt ārā, jo mums ir slikta enerģija šai dienai. Ja neaizies tik labi. Pofika aizies. Galvenais ir sākt un to darīt un izlikt ārā. To informāciju sākt dot, dalīties, jo būs visādas dienas. Vienā tu būsi rīktīgs zirgā un tur jēj, un otrā dienā būs nav, bet tu dod ārā. Un šo es darīju pēc mītapa. Man pēc mītapa pirmkārt saslimu. Tas kaut 2 nedēļas jutos ļoti nogurusi, bet es katru dienu liku pa ierakstam. Man bija bilžu banka, man bija fotogrāfs atsūtījuši bildes, un es varēju vienkārši katru dienu ielikt. Veiku šodien būs par piegādātājiem, šodien par sadarbības partneriem, te par manām asistentēm, te par puķiem, te par tur ēdieniem, vēl kaut ko. Viens sakot, katru dienu ieliek kaut kādu bildi. Ne ar tiem spārnotākajiem tekstiem, lai gan dažreiz pat sanāca. Bet es liku konsekventi, lai gan es nejūtos superlabi. Tāda doma, ka saturu mēs liekam tikai tajās dienās, kad mēs ļoti labi jūtamies. Diemžēl tas tā nestrādā, jo bizness un mārketings viņš jau neaptrūkst uz to brīdi, kad tev nav īstais noskaņojums. Tur ārā ir cilvēki, kas vēlās vai kas grib uzzināt kaut ko par to, ko tu piedāvā, ir gatavi pirkt, ir gatavi uzzināt šo informāciju. Varbūt viņiem arī ir slikta diena, un tas, ko tu tur ieliec, var uzlabot garstāvokli, liedot kaut kādu cerības tāru, whatever. Bet mēs kā mazie un solo uzņēmēji, mēs nevaram paļauties tikai uz labajām vai sliktajām dienām, un tad darboties tikai labajās dienās, un tad, kad tās sliktās ir, tad neko nedarīt. Jo mārketings un pārdošana ir konsekventa darbība, arī zīmola attīstīšana un biznesa ir konsekventa darbība, kas notiek praktiski teju katru dienu, un vienreiz tu varēsi izdarīt uz 4%, un citreiz tu varēsi izdarīt uz 100%. Un vienkārši, tā tas ir, bet mēs nevaram tās 4% dienas norakstīt, jo kas ir labākais, ko tu tajā 4% dienā var izdarīt? Un dažkārt tas būs vienkārši vārtīties uz dīvānu un tad atnākt uz vienu Instagram laivu. Un tā būs tava 4% diena. Un tu vienkārši izdarīsi to, ko tu vari. Lūk, tāpēc manā jaunā pieeja ir par to, īpaši ņemot vērā, ka tev ir laiks pārdošanai, un tā arī ir vēl viena lieta. Ja tu ieliec kaut ko šodien ar domu, ka tev rītā vajadzētu šo pārdot, viena lieta varbūt tā var izdarīt, bet ja tu, piemēram, gribi pārdot 100, 150, 200, 1000 lietas, ar vienu dienu būs pamāc. Tam ir jādod laiks. Un ar katru šo dienu tu dod vairāk informācijā ārā pa dažādiem saviem kanāliem. Kaut kādas Facebook grupas, tavs Instagrams, varbūt tava ciešākā kopiena, varbūt Instagram live, varbūt kāda sadarbība, varbūt reklāmā. Ļoti daudz veidi kā. Un arī brīdī, kad tu domā nevis kā ievainojama personība ar jūtām, bet kad tu domā kā uzņēmēja, tad tu saproti, ok, lai es sasniegtu savu mērķi, man ir lietas jādara. Es nevaru tagad domāt, ka man ir slikta diena un ko par mani padomās, un vai nav par biežu, vai es neuzbāžos. Šito visu miskastē. Tā kā cik var tērēt uz šo laiku? Tu domā kā uzņēmēji. Par to man ir atsevišķi laivs, tur var aiziet visus apsīties, bet tā doma tur tāda arī, ka tu domā kā uzņēmēji, kas ir tas, ko es šodien varu labāko izdarīt, kas ir tas, kas man pietuvinās manam mērķim, kas man ir jāizdara, ar ko man vajag parunāties, kam man vajag uzrakstīt, ko man vajag kam piedāvāt, kas man ir šodien jāizdara. Un arī nevajag domāt, ka Instagrams ir vienīgā vieta, kur kaut kādas lietas notiek, un ka tas ir tikai maksimālais, kas ir sasniegts. Ir taču visādi tirdziņi, ir veikali, viss kaut kas ir. Nevajag sakot, tu meklē vēl veidus, tu domā kā uzņēmēji, kā es varu attīstīt šo. Un te ir vēl viena lieta par to, kā tu par savu biznesu domā. Vai tas ir hobijs un es tā starp citu daru, vai tu tomēr no šī kaut ko gribi reāli darīt. Jo, būsim godīgi, ne visas no jums sasniegs rezultātus, ko jūs varbūt gribētu, jo ne visas no jums darīs to, kas ir jāizdara, lai tos rezultātus saņemtu. Un tad ir jāsaprot, ok, vai es esmu mierā ar kaut kādu X rezultātu, un tas ir labi manā šī brīža dzīves plānā, vai es gribu kaut ko citu, un cik nopietni tu par to domāsi. Jo tu nevari mēģināt iekāpt ātri gaitas vilcienā, un tad sūdzēties, ka viņš ātri iet un daudz te jādara, un vispār benzīna daudz ēd. Tu esi iekāpus ātri gaitas vilcienā. Vai arī tu brauc kaut kur jāpiemā tik pa laikam, kad pagalīta. Un tad mēs braucam lēnāk, tad ir bišķiņ citas skats aiz loga. Neizdošanās nekad nav izgāšanās, tā vienmēr ir mācība, un tu kaut ko iemācies caur to, bet vai neizdošanās vienmēr ir neizdarīšanas dēļ? Jā un nē. Neizdošanās, tur jāskatās, redzi, kas neizdodas, jo ir vismaz
vismaz 3 lietas, kuras uzreiz var skatīties. Tātad par pašu produktu, vai produkts ir gana labs, nākamais, vai mērķa autorija ir precīzi pateikta, un tad komunikācijas kanāli un komunikācijas vēstis. Un tas būtu tāpatām, kā, piemēram, ja tu mēri neizdošanos ar to, ka tu pārdos suņu barību cilvēkiem, kuriem nav suņa, tad tā ir, vai to saka par neizdošanos, tā ir muļķība, vai ne? Nu, lūk, un līdz ar to, jā, daļa neizdarīšana, otra ir darīšana nepareizajā vietā, nepareizajā veidā. Tā kā tur ir jāskatās. Un zini kā, tur var būt viss kaut kas ar produktu nav kārtībā, kaut kas ar mārketingu nav ok, auditorija nav īstā, kanāls nav īstais, stāsts nav īstais, nav īstie vārdi pateikti, ielikt. Man kaitina, man goda vārds kaitina, arī sieviešu grupā, joprojām ļoti daudz sievietes nespēja pastāstīt par to, ko viņas dara un ko viņas piedāvā. Tas ir tavs uzdevums. Tas nav mans uzdevums kā klienta izpētīt, kur, kā, kas, cikos, kāpēc. Tas ir tavs uzdevums man iedot maksimāli daudz informācijas, lai man ir skaidrs, par ko šeit ir runa. Jo, ja tu to neizdarīsi, es visdrīzāk arī to neizdarīšu. Un, lūk, tā ir neizdarība, kas tev maksā naudu. Ja tu neieliec to saiti vai nepaskaidro, par ko šeit ir runa, vai kur tas notiek, vai kaut kādas detaļas neiedod, es varu arī nebūt pietiekami motivēta, lai to izdarītu. Sakāt, ja tu man pietiekami daudz informatīvi pastāstīsi, ko un kā, ļoti liela iespējamība, ka tu to klientu arī dabūsi, jo vienkārši viņš būs noservisēts ar šo informāciju. Jā, tas ir ārkārtīgi brīnišķīgs aizbildinājums, šodien nav laba diena, lai palaistu. Bet es tev atgādinu, ka mārketings un pārdošana ir ilgtermiņa spēle, kas nozīmē, ka tu vari arī palaist šodien, varbūt nav pat labākā diena, bet iespējams kādam tieši to vajag tanī brīdī, pat ja tev nav labākā diena. Jo enerģija un maģiskā domāšana un ezotērika, tas viss ir baigi fine, bet dažkārt nevajag pārāk dziļi tā ielīst, un dažkārt banāns ir tikai banāns, jā, citējot Freidu. Nu, lūk, tāpēc vienkārši mārketings ir mārketings, pārdošana ir pārdošana, mēs saliekam, mēs darām, mēs skatāmies, un tad jau kā kurā dienā būs tā procentu enerģētiskā līkne, jā, cik daudz tu var izdarīt, tad jau tu iemočīsi to gāzes pedāli. Lūk, un galu galā, tad, kad ir pavisam tad tavā vietā var darbu darīt Facebook reklāmas. To arī esat atklājusi, ka šī ir lietiņa, kas strādā. Tā kā man, protams, patīk taisīt saturu, un tas ir tas foršais, jo es veidoju ne tikai pārdodošo materiālu, bet es veidoju arī kopienu un izglītoju, un man patīk šī atgriezniskā saite un saruna, tieši tāpēc es turpināšu veidot saturu, jo arī tā reklāmai diezgan tāda tukša skaņa, es tikai, tā kā nobliežu, bet es neko nezinu, kas tāda ir, ko viņi piedāvā, kā viņi runā un izskatās. Tā kā tas viss tā roku rokā iet. Bet dažreiz jā, ja tev nav spēka, tad tu ieslēdz reklāmu. Šodien tieši domāju, ka sevi bremzēju un kaut ko nepublicēju, jo šķiet, ka neesmu gatava lielajam pieprasījumam, bet nav tā, ka uzreiz viss notiek ar vienu darbību par maz. Tieši tā, mums arī tā liekas, es tagad ielikšu, ka es tagad tirgoju, ka man nonesīs no kājām. Pirmkārt, tu vienmēr vari pateikt, ka ir limited edition, un tagad šis ir beidzies, un tagad ir jāpagaida, tas var pat uzsist cenu. Tā kā pat ja pēkšņi ir liels pieprasījums, tad jā, bet tagad ir waiting line, tagad ir jāgaida reāli rindā. Un tas jau var pat uzsist to cenu. Otrām kārtām visdrīzāk nebūs tā, ka tev pēkšņi 100 atnāks un paprasīs 100 kaut kādas vienības, vai ne? Kā pamazām tas muskulis augs, bet, protams, tas var būt šoks, ka tev, piemēram, no 5 jāuzaug uz 500 vienā dienā, jo pēkšņi kaut kas tur notika un viss beigas saslēdzās. Bet tāpēc jau cilvēki gatavojās pamazām tam pieprasījumu palielinājumam un zina, ko viņi darīs tajā situācijā. Un galu galā vienmēr var pateikt, it takes time. Tā kā kurš ir teicis, ka visam jābūt uzreiz? Tikai kartē picē ir jābūt uzreiz. Pārējais viss var pagaidīt, īpaši, ja tā ir kaut kāda drēbe. Kā tu gribi dzīvot, sapcīt, arī ir ļoti labs atskaites punkts, kā tu gribi dzīvot. Un tas, ko es daru, man ir visādas klādes un žurnāli, kā sanāk, bet ir arī, piemēram, tas pats arī rītu rituāls, kur es rakstu pateicības, un es nezinu, vai tas var sakt par afirmācijām, dažreiz jā, bet es tā kā rakstu, ko es arī gribu, vienkārši vienā teikumā, tādā jau realitātes formā. Un tā ir arī tāda, ka saliek jau to pasūtījumu, ko es īsti gribu, kā es gribu dzīvot, un kas ir interesantais, ka visas tās lietas, ko es esmu kaut kad rakstījusi kā vēlēšanos, viņas ir piepildījušās, jo tā ir bijusi mana vēlme, un es uz to esmu gājusi, piemēram, cik daudz strādāt, ar ko strādāt, cik maksā mana darba stunda, kādi man ir pakalpojumi. Šo visu es plānoju, tas nenotiek nejauši. Nevar būt tā, kaut ko sametīsim kopā, redzēs, kas sanāks. Pamēģiniet kūkšķi uzcept. Kas jums tur sanāks? Ir jāzina, ko tu tur liec iekšā un kas būs tas gala rezultāts, lai tu tur varētu nonākt. Un jā, būs kaut kāda lieta, ko tu nevari paredzēt.
un kaut kas svar, tu nezinu, kāda gaisa temperatūra ārā un kā tev tur tie olu baltumi kulsēs, vai kas tur iekritīs iekšā kaut kāda rozīne vai rieksts un radīsies jauna garša, to tu nevari paredzēt. To skaidrs, ka tev ir jāatstāj arī nejaušībai. Bet, lai kaut kur nonāktu, tu nevari dabūt kūku un pati sēdēt bērnu istabā Lego likt un domāt, kāpēc tā kūka nenāk. Nu, lūk, tā kā ir jāzina tomēr, kā tu gribi dzīvot. Tu varbūt nezināt precīzi, ko tu gribi šobrīd, kā tas izskatās, bet ir kaut kādas taču nojausmas. Kaut vai, piemēram, cik daudz tu gribi strādāt, kur tu gribi strādāt, vai tas ir mājas, vai tā ir darbnīca, vai tev apkārt ir cilvēki, cik daudz stundas dienā, cik gribi tu pārdot, vai tu gribi starptautiski latviski, vai tu gribi uz tirdziņiem braukt, vai tu gribi tikai online. To taču tu zini, vai ne? Nu, taču zini iekšī, tā pajautā. Jo skaidrs, ka mēs varam visu, es varu gan tā. Jā, tu vari, bet ko tu gribi? Jo tas, ka citi tā dara, nenozīmē, ka arī tev tā vajag un tu tā gribi. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi sevi iepazīt un saprast, kā tad es gribu, kā man patīk, kā es šo lietu darītu. Nevis tāpēc, ka visi nozarē tā dara, un visi skatās, ka tas tā arī strādā. Jā, daļa noteikti jā, bet kā tu to gribi darīt? Un te rodās tie foršie īpašie zīmoli, ka tu sāc darīt tā, kā tu to jūti. Ir viens tāds čalis, kuram tagad neatceros vārdu, viņš izstāsta pēc bezpajumtnieka, bet īstenībā viņš ir viens no bagātākiem cilvēkiem pasaulē. Viņš ir tas viens no čaļiem, kas ir, negrib samalot, godvārds, te man vīram jāprasa, bet viņš nav mājās. Viņš ir tas, kurš ir atklājis ļoti labas un aranžējis ļoti labas mūzikas grupas un dziesmas. Un viņš savās intervijās saka, kā viņam tas tik labi sanāk. Viņš saka, tāpēc, ka es nekad nedomāju par to, ka man jāizdara kaut kas, kas patiks klausītājiem. Es vienmēr daru to, kas patīk man. Un tāpēc rodās super laba mūzika, jo es nevis mēģinu kādam izdabāt, un uzminēt, kas viņiem patiks, bet es daru tā, kā man liekas, šitas ir kruta, šis ir labais, vienkārši mega labi. Un tad, kad man tā ir, un, protams, ka viņiem ir talants un auss un sajūta, bet tev arī ir, tev par savu lietu arī ir, nevēl viņa tev ir iedota. Tad tu, kad uzdari šo lietu tā kā priekš sevis, tā kā sev, tā kā es gribētu, citi cilvēki pavalkās, jo viņiem tas vienkārši patīk, jo tas viss ir autentisks, īsts dzīves, un to var līdz mielēm vienkārši izjust un piedāvāt. Tieši tāpēc, veidojot savu pasākumu, savu produktu, savu pakalpojumu, savu konceptu, tu viņu izjūti caur sevi, bet kā es gribētu. Nevis tāpēc, ka blakus kaimiņš tā dara, un tad man arī droši vien, ka tā jādara, bet nē, kā tu viņu jūti. Un tad rodās ļoti labas lietas. Vajadzētu tā būt. Ja? Un, protams, man piemēram šķiet, ka ir kaut kādas lietas arī pasaulē, kas ir saradījis, un likās, Dievs tās, kas šo pērk, bet izrādās, ka ir arī pērk, jo mēs nevaram vienmēr rēķināt pēc viena vai pēc dažiem cilvēkiem, kuriem šo lietu nevajag, arī par pārējiem. Jo vienam nevajag, otram vajag. Cik kādreiz domāju par to nenormālo gūzmu lietu, ko mēs saražojam pasaulē, bet, labi, mūsu māla podiņi un mūsu kosmētikas krēmiņi un plānotāji un grāmatas noteikti nav tas lielākais ļaunums, kas varētu notikt ar planētu. Bet es domāju, ka mēs diezgan pārtērējam planētas resursus ar ļoti lielu ražošanu. Tieši tāpēc es domāju, ka lietām ir jāmaksā dārgāk, viņas ir jātaisa mazāk, viņas kalpo ilgāk, un tad beigās sanāk tā, ka tu varbūt nopērc vienu džemperi pa, 200 eiro, bet viņš tev ir uz gadiem 10. 5, 4. Nevis pat 30 eiro 5 džemperīši ik pa pāris mēnešiem. Ka tie vecie klienti uzrodās, un vispār, zinat, jā, meitenes, nauda ir vecajos klientos, nauda ir esošajā klientā, respektīvi. Tā ir pasaules statistika, 80% ienākumu nāk no atkārtotiem pirkumiem, jo cilvēks jau tevi zina, viņš jau tevi uzticās, un ja šī tāda preci, ko nopirkt vairākas reizes, viņš nāks atkal un atkal. Un tāpēc, jā, tas ir, ka tu tā kā aktivizē savu komunikāciju un uzrodās vecie klienti. Tā ir pilnīga klasika, bet jebkurā gadījumā, jā, ir ļoti vērts strādāt uz esošiem klientiem. Jo, ja dabūt jaunu klientu vienmēr maksā dārgāk, tas vienmēr ir vēsāks, augstāks kontakts sākumā. Protams, viņus vajag, jo vienā brīdī, vajag palielināt arī to lauku, ar ko tu strādā. Bet ar tiem esošiem vienmēr tev ir tiešie kontakti, vienmēr ir kaut kāds, vai e-pasts, vai iepriekšējā saraksta, iepriekšējā sadarbība. Viņi jau tevi zina, un viņus nevajag tik ļoti sildīt, kā tos pārējos. Ula saka, es esmu savu zīmolu izveidas procesā. Saka, lūdzu, pēc pieredzes, vai izveidot veiksmīgu zīmolu bez palīdzības vispār ir iespējams. Jā, Ula, ir. Un
tieši tas, kā es sāku veidot savus visus produktus, piemēram, arī zīmola spēle, viss, ko esmu taisījis, ir tieši ar domu, ka mēs katra, principā, 90%, es teiktu pat 95%, katrs var tikt galā sākumā ar savu zīmolu pats. Ja vien nav sarežģītas lietas, kā, piemēram, tur iepakojumi, drukas un tādas lietas, un tur tu netiks bez dizainera galā, kurš to saprot, tur ir specifiski. Bet var. Tas, ko es iesaku, man ir bezmaksas lekcija. Sāc ar to, nosties bezmaksas lekcija, tur ir izskaidrots un izstāstīts, un tu ļoti tālu vari tikt, īpaši, ja tev ir tāds konts, vai, restīvi tāds zīmols, kuram nevajag jātos iepakojumus, tad vispār ļoti ilgi var tikt galā, īpaši personīgi zīmoli ļoti labi var tikt galā arī paši. Tad ir bezmaksas lekcija sākumā, pēc tam zīmola spēle, tu tiks pie savas zīmola stratēģijas, zīmola grāmatas, vizuālā virziena, un tad tālāk jau, protams, kaut kādā brīdī iespējams, ka vajag dizaineri. Piemēram, tādiem zīmoliem, kas ir personīgi, strādā Instagramā online, tas dizainers tā, ja tu pati gan estētiski redzi, tev pat nevajadzēs. Bet jā, ja ir iepakojums, tur vajadzīgi logo, visādi specifiskas lietas, tur dizaineri vajadzēs. Bet tā ir tā investīcija, kurā jāsāk maksāt. Nākamais, kas ir, ko varbūt ir kādreiz grūti ieraudzīt, ir tas biznesa potenciāls, noformulēt tekstos, ieraudzīt, kur tur ir nauda. Tad varētu būt, ka vajag kādu cilvēku no malas. Vienkārši. Bet, jā, protams, tu vari tikt arī viena pati galā. Jautājums, cik tas būs ilgi un ātri. Protams, ka vienmēr ir forši, ja tu vari strādāt ar speciālistiem vai mentoriem, tu vienkārši ātrāk tiks uz priekšu. Tālūk. Tā kā šobrīd rakstu tām, gribu saprast, vai ielikt pozīciju. Ja tu meklē finansējumu, kāds tev dod un vēl pēc tam dod apakaļ, protams, ka ierēķina kādu zīmolu stratēģi. Tev tam nav jābūt mega dārgi, bet dizainers jāierēķina obligāti. Dizainers obligāti un zīmola stratēģis, komunikācijas cilvēks vai vispār zīmola kaut ko tur vajadzētu ierēķināt, es teiktu. Bet šobrīd jau, kad mums ir tik daudz visādi rīki, tās pašas kānus, mākslīgi intelekti, vēl vis kaut kas, video iespējas, katrs telefons jau ir principā video studija. Mēs pat diezgan premium zīmolus var uztaisīt paši. Galvenais, lai ir tā, spēja to ieraudzīt, kopbildi un vispār salikt kopā, tad jā, mierīgi. Un, jā, tam nav jābūt mega dārga, nevajag obligāti aģentūra, bet, protams, jo lielāks klients, vairāk visādu kanālu, mārketinga plānu, vēl kaut ko, tad, protams, tas ir, tā kā to vairs pats tu neizdarīsi. Bet sākumā, kad ir mazs uzņēmums, pilnīgi mierīgi var tikt galā pats. Jā, redz, un logo ir vēl viena lieta, kas bieži vien ir tāda, ka tev tiešām viņu vajag. Ir ļoti daudz zīmolu, kuriem vispār nevajag logo. Tā kā tas arī ir kaut kas, kas ir jāsaprot, jo mēs baigi dažreiz tur cenšamies uztaisīt savu logo un grafisko identitāti, kurā vispār viņa nav vajadzīga, kas ļoti īpaši attiecās uz personīgiem zīmoliem. Nafik tev tur logo un kaut kādu grafisko identitāti vēl šausmīgi attīstīt. Tad secība ir bezmaksas zīmola lekcija, pēc tam zīmola spēle, pēc kāda pusgada zīmola refresh. Zīmola refresh jāiet reizi gadā. Šobrīd, viņam arī stāv joprojām labā atlaide, €40. Un pēc tam pirms zīmola refresh, pēc zīmola spēles, es ļoti iesaku vai nu privātu konsultāciju, vai nu zīmola grupu. Starp citu, zīmola grupai tagad ir atvērtās durvis, jo zīmola grupai pievienoties var tikai mēneša sākumā, un šodien tas ir no 1. līdz 7. novembrim var pievienoties. Un tā ir ļoti laba vieta. Tas ir tāds tā kā mentorings, atbalsts, klubs, katru mēnesi jauna tēma. Katru mēnesi jautājumu atbildes, plus vēl tur ir uzņēmēju kopiena, tur var runāt ar mani, mums ir privāts čats, man var uzdot jautājumu. Tas ir tas, kas tev var būt palīdzošs ikdienā ar uzturošajiem jautājumiem, ar ko man darīt, kāda šāda situācija, kurš ko var ieteikt. Tā kā principā katram, manuprāt, uzņēmējam, kas šobrīd attīstās, vai grib uzturēt līmeni, vai viņu paaugstināt, vajadzētu būt šajā zīmola izaugsmas grupā. Jo tur jau ir vesela kolekcija ar lekcijām. Lekcijas, lekcijas ir pieejamas visas no pirmās dienas, un šai grupai jau ir gads un mēnesis vai 2. Viss tur ir pieejams. Šo mēnesi 7. novembrī būs tieši par laika plānošanu, un man pirmo reizi būs arī viesis. Būs Linda Krūze no Cloudberry, kas stāstīs tieši par laika plānošanu. Tā kā tas būs šajā slēgtajā, slēgtā, tāpēc, ka viņi ir maksas grupa, un tā ir uz abonementa principu, tā maksā €44. Tā kā tas ir vienkārši budžetīgākais ever pasākums, kur var vistuvāk tikt tieši šādām te manām iedvesmas runām, bet arī reālam know-how, un kur var arī uzdot precīzus jautājumus par savu lietu. Un tās ir tie €44 mēnesī, un tu vari piedalīties cik ilgi, cik tu vēlies, nosīties visas lekcijas tik reiz, cik tev vajag.
Manuprāt, tā ir absolūti brīnišķīga lieta, ko izmantot tad, ja tu esi solo vai mazā uzņēmēja, ja tu attīsti vai tu gribi attīstīties, un vispār tu par savu zīmolu un biznesu tomēr domā pietiekami nopietni. Un Laura saka, es iesaku Diānas zīmola izaugsmas grupu, ļoti nomierina smadzenes apjukuma stadijā. Jā. Tas arī ir tas, ka tur var reāli dabūt arī kaut kāds risinājums un ieteikums un idejas, kā reāli darīt, darboties. Un tas ar to manu to tādu drive un pieeju, tā es arī strādāju. Lūk, tā kā jā, un šobrīd tieši līdz 7. novembrim var pievienoties. Pēc tam atkal ir durvis ciet līdz decembra sākumam, ja? Tā kā vienmēr tikai mēneša sākumā var pievienoties, un tagad tieši ir vaļā. Lūk, tā kā šomēnes lietas, uz ko es aicinu, ir noskaties bezmaksas lekciju, ja vēl tas nav izdarīts. Tad es aicinu uz izaugsmas grupu, un 20. novembrī es aicinu uz manu stāvu izrādi, kas ir prieciņš tev. Priecīgi man, priecīgi tev. Un es darīšu to, kas man patīk un padodās, un tu savukārt varēsi izbaudīt un arī iedvesmoties, uzzināt kaut ko jaunu un arī pasmieties. Tas ir tas galvenais mērķis. Jā, tu arī izdomā, kā tu gribi dzīvot, un tad jau tu arī sapratīsi, kādi ir tie soļi, lai tur nonāktu, viņus sāksi veikt, un dažkārt viņi būs jāveic 6 gadus. Jo iespējams, ka pirms 6 gadiem es nezināju, kā tieši es gribu, man bija tikai kaut kāda nojausma, un tas vēl ir kaut kas, ko es nezinu, ko es gribēšu pēc 6 gadiem. Bet jā, šis viss ir ceļš, kas ir iets, un visādi ir bijis, bet atskatoties, labs darbiņš izdarīts. Paldies liels par jautājumiem, par iesaisti, bija jautri, bija forši, un mēģināšu nākt biežāk, jo mums to vajag. Man to vajag, tev to vajag. Atā!